Raidījuma sākumā runājām par labo darbu jēgu, par rīcību bez lieliem finansiāliem ieguldījumiem. Un nākamā labā darba autors Reinis saka, ka ir tikai jāatvēl laiks tekstiņu sarakstīšanai, bildīšu sagatavošanai un jārunā ar cilvēkiem tur, kur viņi visvairāk dzīvo. Un internetā tādu ir ļoti daudz. Lesters savā nepilnu pusgadu garajā suņa mūžā jau kļuvis slavens. Viņa vārdā nosaukta mājaslapa, televīzijas šo rāda, avīzes arī apraksta Lestera granulas akcijas seju šo simpātisko suņa puiku, jo tieši viņš rosinājis savu saimnieku kļūt sociāli aktīvākam. Man diezgan nesen Lesters ir, un pirms tam man suņa nebija, bet es diezgan ilgi biju gribējis suni. Un tad, kad man viņš tagad ir, tad es vienkārši sāku vairāk tam pievērst uzmanību, un tas kļūst aktuālāks. Un es zinu, ka daudz pazīstam cilvēki, kā brīvprātīgie iet uz patvērsni, strādāt, vadāt suņus, palīdzēt, un man liekas, tas ir ļoti foršs darbs, ko darīt. Gan dzīvniekiem, gan pašam un sabiedrībai kā tādai. Un tā es par to kaut kā sāku interesēties. Juglas dzīvnieku patversmē bija nepieciešams apkurs granulas ziemai. Reinis ar Lesteru gribēja, ko darīt lietas labā un palīdzēt savākt līdzekļus 1 tonnas kokskaitu granulu iegādēji, lai patversmē ziemā nepietrūkst siltuma un tur mītošajiem pamestajiem dzīvnieciņiem būtu nodrošināti mājīgāki apstākļi. Tā akcija absolūti nebija ne plānota, ne kalkulēta, ne rēķināta. Tas vienkārši viss sākās Twitterī un Facebookā kā tāda neliela samešanās starp kolēģiem un pazīstamiem cilvēkiem. Man tas izlikās diezgan tā, braukt un vest to gabalu uz Juglu, to maisu. Tas vienkārši tāds apgrūtinājums neliels cilvēkiem. Un tāpēc mēs domājam, ka būtu ērti, ja mēs samestos, vienkārši savāktu kaut kādu, kas grib tos maisus paziedot, un tad aizvest vienkārši par vienu reizi. Paņemt busiņu, aizvest. Paņemt busiņu, aizvest, tā lai nav katram jābrauc atsevišķi. Jā, tā atvainojies, es pēc suņi. Jā, aiziet pēc suņi. Iespējams, ka emocionāli nostrādāja 1 granulu maisa cenas pielīdzinājums vienai tasai lattes kafijas, kas daudziem ir ikdienišķais tēriņa rituāls. Tas tā spontāni izvērtās no tāda vienkārši tāda organizatoriska, praktiska pasākuma par tādu lielāku, jau publiskāku pasākumu. No draugu bariņa uz cilvēkiem, kas ir... Jā, tā draugu bariņš saviem pārējiem draugiem tā kā aizsūtījumi, tie aizsūtīja saviem un tā tālāk. Un beigās mēs savācām 20 reizes vairāk, nekā mēs tā kā sākumā gribējām savākt. Tas ir, tad cik absolūtos skaitļos? Gandrīz 2000 latu. Tas ir mēram gandrīz 20 tonnas. 20 tonnas. Tas ir tā kā pietiekami un pat vairāk laikam nekā viņi paši cerēja. Es domāju, tas noteikti vairāk nekā viņi cerēja. Viņi jau vispār ne uz ko necerēja, tāpēc, ka viņiem neviens nekad nevienā brīdī neko nejautāja. Tā, ka vienkārši tas pats no sevi notika. Ir pierasts, ka labdarības akcijas, gan naudas vākšanas, gan arī tāpat dažādiem dzīvniekiem palīdzēt notiek televīzijā, varbūt rādio ik pa laikam. Bet tu to sāki ar Twitter, ar Facebooku. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka es pats neesmu tāds aktīvs TV patērētājs un skatītājs. Līdz ar to līdz manīm tās ziņas, tās, kas ir televīzijā, viņas varbūt neatnāk. Līdz manīm vairāk atnāk tās ziņas, kas ir internetā, tā kā internetu es patērēju vairāk. Līdz ar to tā vide, tas mēdījis man ir aktuālāks. Un tāpēc es tur arī to vienkārši, es domāju, tur to darīt. Jo tur es ikdienā komunicējos vienkārši cilvēkiem. Tā ir kaut kāda mūsdienu jaunā tendence, ka tagad arī pārējiem uz labajiem darbiem internetā, nevis tikai uz reklāmām un sevis popularizēšanu. Es nedomāju, ka varbūt tā ir tendence uz labākiem darbiem. Es domāju, ka vienkārši ir parādījies un tāds aktuālāks kļūst jauna tā vide, tie sociālai tīkli. Un kļūst aktuālāk un aizvien vairāk cilvēks viņu izmanto. Līdz ar to tas sāk kļūt par nozīmīgu mediju, par nozīmīgu vidi, kādu veidu darbiem. Juglas patvērsmes arī ļoti aktīvi sociālos tīklos, un tā es arī par viņiem uzzināju. Un tad es tā kā mēs ar viņiem parunājāmies, un tur tie dzīvnieki diezgan daudz, un daudz no viņiem ir ļoti forši, neforši pamesti un atstāti. Gan patvērsmes, gan arī patvērsmē saistītie cilvēki aicina arī ņemt tomēr dzīvnieciņus pie sevis no patvērsmes. Varbūt tu vari izstāstīt, kā mainījās tava ikdiena un tava dzīve kopš brīža, kad Lesters ienāca tavā dzīvoklītī? Es sāku agrāk celties.
manī parādījās pienākuma apziņa to, ka man jāceļās ātrāk. Kaut gan tagad es esmu jau tā kā viņu pieradinājis atpakaļ uz savu režīmu, nevis pie viņa režīma, kāds bija sākumā. Viņš ir laba motivācija, tā kā, kas tev piespiež kaut kur iet ārā. Jo, ja normāli tu tā vairāk pa mājām un tāds varbūt tāds slinko drusciņi, tad suns tev tomēr liek iet kaut kur ārā, jo tu nevari neiet viņu ārā. Tev vienkārši ir jāiet, gribi vai tu negribi. Noguris, nenoguris, slings, neslings, jāiet, jāved kaut kur. Tas ir forši, tas, man liekas, ka suņu saimniekiem palīdz pašiem vairāk būt svaigā gaisā. Jā, sportiskākiem? Jā, man tas, es tagad diezgan bieži braucu ar viņu kaut kur ārā, un es agrāk to nedarīju. Lesteram ir paveicies, viņam ir foršs saimnieks un siltas mājas. Jūglas patversmes iemītniekiem arī sagādāts mazliet veiksmes. Patiesībā pat daudz tonu, un viņiem zīmā būs silta mītne. Jā, mītne. Nav viņiem ne savu māju, ne personīgā saimnieka.